Ir darba dienas rīts, un talsinieki dodas savās ikdienas gaitās. Rīta steigu virknei autovadītāju gan uz mirkli aptur valsts policijas un ceļu satiksmes drošības direkcijas darbinieki, lai pārbaudītu riepu protektora stāvokli. Pirmajā reida stundā vismierīgi. Ar laimīga ceļa vēlējumu visi var doties tālāk. Es teiktu, ka tā ir laba zīme, cilvēki kļūst prātīgāki. Bet negatīvais ir tas, ka diezgan daudz vadītāju brauc ar tādām riepām, kam vēl ir protektors jau galīgi uz robežas. Tas ir 4,2, 5 mm, tā kā līdz ziemas beigām īsti neizvilks. No 1. decembra ceļu satiksmē drīkst izmantot ziemas riepas tikai ar kalns un sniegpārsliņa apzīmējumu, kas liecina, ka riepa ir izgājusi noteiktus testus un atzīta par piemērotu braukšanai sniega, ledus un apledojuma apstākļos. Es vienmēr gribēju, lai man pārbauda, jo es ar tai godīgi nezinu, kāda man tur tie milimetri ir. Tā jau, tu man liekas arī tagad neuzzināji, tu tikai uzzināji, ka viss ir kārtībā. Jā, par to vairāk atbild mans vīrs. Viņš rūpējas par to, lai būtu labas riepas. Daži autovadītāji tomēr saņem brīdinājumu un zaudēja tehniskās apskates uzlīmes logā. Viņiem mēneša laikā jānovērš trūkumi, lai apskati atjaunotu. Viņu riepu protektoru dziļums jau ap 3 mm un savu funkciju tās vairs īsti nepilda. Uldis godīgi atzīst, ka par neatbilstošām riepām jau dienu iepriekš brīdināts servisā. Nepaspējāt nomainīt? Tieši tā. Bet rītā tas tiks izdarīts. Un pirms jums tā servisā pateica, jūs nezinājāt, ka nav līdz galam labas riepas? Nebija tā pievērst uzmanību. Katru dienu jau nestāst uz riepām. Kāda autovadītāja, kura seju kamerai negribēja atklāt, arī atzīst, ka jau zinājusi, ka ziemas riepas tomēr kārtībā nav. Nebija tieši tāda izmēra riepas atvest, tā kā mums vajadzētu. Tā uz ceļa jutāties droši, nekas neslīdēja? Nē, neslīdēja. Tā es droši jūtos, jā. Līdz vienam brīdim neslīd, Vienā dienā neslīd, otrā dienā slīd. Vai tas, ka ziema ir vēla un principā sniegs parādījās tikai tagad arī maina tos cilvēku ieradumus? Es domāju, pilnīgi noteikti. Cilvēki mēģina braukt līdz pēdējām tām riepām. Tad, kad sniegs uzsnieg, tad sāk domāt par to, ka vajag ziemas riepas. Kāpēc viņi tā dara? Viņi ir skopi vai domāju, tas vairāk vai mazāk ir taupības apstākļu dēļ. Kaut gan uz riepām taupīt tiešām nevajadzētu. Talsos pārbaudīts gandrīz 180 transporta līdzekļu. 3 riepas bija nodilušas zem minimālajām prasībām. Sliktā ziņa, ka viens transporta līdzeklis tomēr bija ar gana plikām riepām. Šis transporta līdzeklis gan bija piekabe, bet riepas bija ļoti bēdīgas, no tam gan atņēma numurzīmes un tālāk jau ir jāmeklē evakuators vai cita piekaba, ar ko šo piekabu nogādāt uz riepu servisu. Arī šogad 10 Latvijas pilsētās plānotas bezmaksas ziemas braukšanas konsultācijas, lai pilnveidot autovadītāju prasmes. Tāpat reidi turpināsies visas ziemas garumā, arī Talsos tie var atgriezties. CSDD norāda, ka rezultāti ir mainīgi. Šī gada rezultāts Kurzemē ir labāks par pērno, taču iespējams tas tāpēc, ka tieši Kurzeme bija pirmā, kur šoziem sniga. Bet atkal galvaspilsētā, kur sniegs varbūt ir mazāk, tur šie rezultāti ir daudz bēdīgāki. Riepu protektoru stāvokli pārbauda nevien reidos, bet policija tai uz ceļiem pievērš uzmanību arī ikdienā. Arī tad novērojams, ka vairums autovadītāju šobrīd tomēr kļuvuši apzinīgāki. Sanita Liepiņa, Terēza Matesone, TV9 Pakalni, speciāli RTV.